šodien tiek atzīmēta Džagana centrā Advaita Čāra atnākšanas diena. Es ceru, ka visi zina, kas ir Advaita Čāra. Ja? Viņš ir visās bildēs, tur, kur ir panča tatva, vismaz kaut kur, vienmēr ir attēlots ar bārdu. Kā maz bērni saka, tas salatētis ir, ja? Es saku, jā, tas ir mūsu svētais salatētis. Tad vieglāk bērniem izskaidrot. Un šodien mēs turpināsim godāt viņu un centīsimies saprast, kāpēc viņš ir tik svarīgs īstenībā mums. Un šodien centīsimies paskatīties uz pāris mācībām, ko viņš mums ir atstājis vai ko viņš ir savu piemēru, esot uz zemes šajās rotaļās, centās mums iemācīt vai parādīt. Atkārtošiem pantu. Jai Jai Advaita Ishvara Avatara Krishna Avatari Kaila Jagat Nishtarā. Visa slava Advaitam Prabhu, Dieva augstākās personības iemiesojumam. Viņš pamudināja Krišnu nolaisties no garīgās pasaules un apbrīvot visu pasauli. Viena no svarīgākām lietām, kas mums šajā dienā jāatcerās, ir, kas mums ir jālūdz Advaitam Prabhu. Ja mēs varam atnākt, paklausīties skaistus stāstus, ko viņš izdarīja, bet mums jāsaprot, ka šajos īpašajos svētkos, ko mums lūgt šīm personām. Būs grūti? Viss kārtībā. Jo, kā Gauragovinda Svāmī teica, mēs esam kā izkonis, mēs esam tādi lūdzēji. Un pirmais, kas mēs atnākam šeit, mums jāiemācās saprast, ka mēs paši neko nevaram. Ka mēs atnākam šeit un lūdzam, palīdziet mūs. Vai atcerieties, kā Arjuna Bhagavad-gītā Krišnam lūdz, viņš ir zaudējis visu prāta nosvērtību. Es vairs nezinu, ko man darīt. Māci mani. Un, lai līdz tam stāvoklim nonāktu, mums ir dzīvē diezgan daudz jādabū iekšās. Kā pateikt savādāk, lai mēs šeit atnāktu. Jo katrs no mums, kas šeit atnāk, visi atnāk ar savu sāpi. Vai ir kāds atnācis, kas ir laimīgs atnācis, viņš bija tik laimīgs, ka viņam jāatnāk uz tejieni. Visi pārsvarā mēs esam atnākuši kā cietēji. Vai meklētāji. Jānis notiek kā meklētājs atnācis, protams. Kā Jānis necieš. Bet pārsvarā vairums gadījumu no mums šeit atnāk aiz ciešanām. Advaita Čāri. Viņš, kad atnāca ar ļoti neparastā veidā. Tad, kad Advaitas vecāki, viņi Kuver Pandits un viņa māte, viņi staigājot apkārt dzirdēja, kā kritizē Vaišnavus. Tas bija ļoti smags laiks. Navadvīpā, visā rajonā, visur, kur bija Bengālijā, bija smags laiks, bet bija ļoti izplatīti sahadžī. Un gjāni bija ļoti izplatīti. Un viņi dzirdēja, kā kaut kādi cilvēki kritizē Vaišnavus. Un jūs ziniet, kad ir pāris iespējas, kā no Vaišnavu nīnas vai no Vaišnavu aparatas, vai tā kā kritizē Vaišnavus, kas ir jādara, kurš atcerās? Vai nu dot pausīm, vai nu iet prom. Jānis tāda ir, vai nu dot pausīm, vai nu iet prom. Bet principā, vai nu Ko? Mēli nogriezt. Mēli nogriezt vēl ir varianti, ja zini, kā tur biķišu rada. Bet viena no lietām, vai nu tu pasaka, vai pārtrauc, vai nu vienkārši ej prom. Bet vēl viens variants, vai nu jāiet slīcināties. Un viņa vecāka, vai taču arī vecāka, viņa gribēja iet slīcināties tajā naktī. Ja viņi dzirdēja Vaišnavu aprakni, kāpēc mēs esam tik nelaimīgi, ka mums jādzird pa Vaišnavus, ka kritizē. Tā ir viena no pirmajām mācībām, kas principā Advaita Čāra stāsta man ļoti daudz šī Vaišnavu nindi, šī Vaišnava aizvainojuma pāris vietās ir saskarās, kā kungs Čaitaņa sodīja viņus. Tāpēc šis stāsts un Gauri ļoti svarīgi ir pa Vaišnavu aparatkām. Būtība jānoķer. Un kas notiekās? Viņa naktī ir izlēmības pilni iet veikt pašnāvību, jo viņi dzirdēja, kā kritizē Vaišnavus. Un pēkšņi naktī viņam sapnī parādās persona ļoti un saka, nekādas pašnāvības, es atnākšu pie jums kā dēls.
Viņi saprata, ka ir pats Dievs. Es atnākšu pie jums kā dēls. Un tajā naktī Advaits māte paliek stāvoklī. Zabirimiet. Viņi paliek stāvoklī. Un viņiem piedzimst Advaita Čari. Bet ļoti svarīgi vēl saprast ir, kas ir Advaita Čari. Advaita Čari tēvs arī viņam vārds ir Kuvera Pandits. Bet Kuvera, kas ir garīgā pasaulē? Garīgā pasaulē debesīs. Naudas pārvaldnieks vai tas, kas pieskat bagātību, grāmatvedis savā ziņā. Un viņš bugaļķer, duhovni bugaļķer. Ja. Un viņš augstākās planētās, viņš kalpoja Šivam. Un viens no Šivas vārdiem ir kāds, tas, kas viegli iepriecinā, kā sanskritā ir ašutoš. Tas, kas ļoti viegli iepriecina, tāpēc šivaītiem visiem ir labas mašīnas un labas mājas. Bet neņemie piemēri. Un kas notiekās, viņš kaut kā iepriecina Šivu, un Šivs saka, ko es varu izdarīt tā labā? Tu man iepriecināji. Un ko viņš palūdz? Viņš saka, es gribu tev kalpot kā tētis. Es gribu būt nākamajā formā, kad tu esi uz zemi, es gribu būt tavs tēvs. Tāpēc, ko ir Pandits, principā ir tas, kas ir viņa tēvs, kas nāk no augstākām planētām un gribēja būt viņa tēvs, lai pakalpot savam dēlam, kā dēlam viņš gribēja pakalpot. Ja? Tas kārtībā. Un Advaita Čari ir tas, kas pasauca vai piesauca, lai atnāk piedzims kungs Čaitaņa. Un tāpat arī Advaita Čari bija tas, kas lika palūdza kungam Čaitaņam aiziet. Viņš deva mājienu, kad ir laiks iet prom. Bet mēs līdz tam vēl tiksim, cerams. Ja Ištanām būs žēlsirdīgs, varbūt ilgāk taisīs prasāt. Bet tas skatīsimies. Čaitaņa Čaritamrits Adilijas pirmie 14 panti apraksta principā Mangala Čaranam. Ievadu visu aprakst, slaminot. Tur pastāst, par ko būs grāmata. Tur pastāst kunga Čaitaņas nozīmi, tur pastāst Pančatātas nozīmi, Nitēnānas nozīmi. Un 2 panti no sākuma pirmiem pantiem slavinā Advaita Čari. Un tajos 2 pantos, nekās 13. 14. pantā, ir minēts, kas ir Advaita Čari. Un šo Prabhupāda vairākās vietās min. Jā, droši, kā tur. Mierīgi, tikai lai puiši nenosauc. Un viņš šos pantos šo Prabhupādu, kas stāstot Advaita Tatu, vai stāstot principā Višnu Tatu, viņš saka, ka Advaita Čari viņš bija Mahavišnu un Sada Šiva. Tāpēc šī personība, kā saka, man joprojām ir ļoti mistisks, kā tas viss izskatās dzīvē. Es neesmu tik filozofisks, un tur varbūt Ananta Krišna Prabhu var izstāstīt vairāk, ko Čari Prabhu, kas vairāk saprot no tām lietām, bet man joprojām liekas mistiski, kā viņš izpaužās kā Mahavišnu, kā viņš izpaužās kā Sada Šiva, un tās bija 2 personas, kas ir vienā, bet būtība nav par to šodien. Ja kādam interesē vairāk filozofijas noslietas, pieeja pie vecākiem aišanu, viņam noteikti pastāstīs. Es nebūšu tik advencēts, lai izstāstītu tik filozofisks maz nians. Bet būtība, Advaita, viņš tad, kad piedzima, viņš pirmos 5 gadus bija principā plus mīnus uzdās kā normāls puisēns. Kā normāls. Bet reiz viņa māte, viņa ļoti gribēja iet apmazgāties svētās vietās. Bet problēma bija tāda, ka viņa nevar aiziet, viņa bija mazs bērns, viņa bija grūti aiziet. Un tad pēkšņi sapnī parādījās Advaita Čari un viņa saka, ejam. Viņš uzvedīja ļoti augstā kalnā un teica, viņš piesauca visas svētās upes un teica, tagad tur mazgāties viņās upēs māte. Tagad tu attīrīsies. Un mātei viņa izstāstīja savu sapni savam vīram un viņa sāk saprast, ka nebūs parasta persona. Un tas arī izpaudās pirmajā stāstā, kur Advaita Čariem vai bērnībā viņu sauca kā?
Kurš atcerās? Kāmā? Lakša. Viņa bērni vārds. Protams, viņam bija garāks vārds, viņš nebija tik īsts, viņš bija mazliet garāks, bet tas ir detaļas. Un kas notiekās, kam Lakša, kad bija jauns, viņam tēvs kalpoja vienam valdniekam, viņš bija padomnieks. Un šis valdnieks, viņš paklinījās Durgai uz altāru. Viss šis ciemats, kurā viņi dzīvo, šī valsts, vai ciemats, vairāk kā ciematu valsts, es nezinu, pilsēta, viss paklinījās viņiem. Un viņa tēvs arī gāja pie viņa. Un tad, kas notikās, visi klanījās, bet mazais Advaita, viņš īsti nepaklanījās. Un valdnieki mazliet tas, kā saka, razdražala. Mazliet kaitināja, viņš nevarēja saprast, kāpēc viņš neklanās. Visi kā normāli cilvēki klanās, viņš neklanās. Un kas tās plietām ir? Un kam Lakš, viņš ir, klausies, man labāk nevajag klanīties. Tāpēc, ka es paklanīšos, kaut kas var notikties un man negribās. Un kas notiek, kas tēvs saka, ne, to jāpaklanās, valdnieks teica. Un mēs tagad nevaram darīt. Valdnieks tas pats, kas ir Dieva izpausme uz zemes, jāpaklanās. Viņš ir labi, bet vaino pats, kas notiksies. Es tev brīdināju, tu uzņemies atbildību. Teica, jā, nav problēmas. Kas tad notikās? Tik līdz mazais Advaita paklanījās. Durgas dieva vienkārši uzsprāga ar lielu blīkšķi, dievība sasprāga un dievība aizgāja prom. Un mazais Advaita saka, jā, es teicu, ka jums būs jāuzņemās atbildība par to, kas notiksies. Kāpēc tas notikās? Tāpēc, ka Durga ir kam sieva? Jā, un parasti sanāk vīrs sievai neklanās. Tas ir tāds, pēc veidiskās kultūras galīgi nav pareizi, un pēc status tas arī pilnīgi nav pareizi. Tāpēc Durga, tas ir kaut kas neredzēts, man jātinās prom, tas ir aizvainojums. Viņu uzsprāga. Un tajā brīdī valdnieks saprata, kaut kas ar šo puisēnu no kārtībā. Un viņš piegāja puisēnam klāt, tāpēc, ka viņi pēc tam nolēma ar vecākiem doties prom no turienes, no tās valsts, no tās pilsētas. Viņi Šantipur devās, lai puisēnu, jo Advaita Čarim sākās apmācības laiks. Un valdnieks šis, kuram dievība sasprāga, viņš pieskēja klāt mazam Advaitam un saka, klausies, kas man jādara ir, lai jūs paliktu un kā jūs jums var pakalpot. Mazēns puisēns jau tad Advaita pateica, atkārto Hare Krišna, tā man jāatrod ir, atkārto Hare Krišna, kalpo citiem vaišnaviem un sludina svētā vārda slavu. Viņam bija 5 gadi tad. Viņš apraktīja, ka viņš uzliek kājas viņam uz galvas. Dod viņam iesvētību, principā. Un pēc tam šis valdnieks, tā, ka viņš kļuva vecs, viņam tur bija dažādas problēmas. Jūs pietiesiet, došu logu cieta pa daudz augsts ir. Jūs sakiet, viss kārtībā. Un tā kā valdnieks palika vecs, ko viņš izdarīja, viņš pameta valstu un aizgāja pieņēma Advaita Čari kā garīgos skolotāju. Tas bija pēc tam jau. Nākamais pēc tam, kad Advaita Čari viņš mācījās, viņš bija ļoti neparasts puisēns, viņš ļoti viegli mācījās, viņš ļoti viegli visu saprata, viņš deva visiem norādījumus, un viņš bija principā Šantipūrā viens no tādiem Šantie Čaris savam skolotājiem, viņš bija viens no galvenajiem skolniekiem un viens no gudrākiem skolniekiem, viņš ļoti mīlēja viņu. Viņš ļoti mīlēja viņu. Tur dažādi stāsti ir minēti par lotus un vispārējais, bet viņi nepārāk autoritīvi līdz galam ir. Tāpēc, ka es klausījos tur vienu sanskritologu, viņš teica, ka mēs balstamies uz Četaņa Čaritamritu un Četaņa Bhagavatam. Un vēl uz Četaņa Mangalam un daudz stāstu, kas ir pieskaitīti Advaita Čarim, tie nemaz nav stāsti. Un Advaita, kā tā grāmata, Vakša, kā viņa saucās, viņam autoritīvu. Jā, viņam autoritīvu grāmatu. Tur daudz ļoti neautoritīvas grāmatas, mēs šodien teiksim, pēc daudz stāstu Advaitam pierakstīja klāt, bet viņi nekur nav minēti Četaņa Bhagavatam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ko mēs lasām šo propā. Mums devu, principā, pāris grāmatas, ko mēs lasām, mēs pie viņam pieturamies. Kas notikās tālāk? Advaita Čari, tā kā viņš jau pieaug, viņš devās svētceļojumā. Jo, jūs zināt, Advaita Čari atnāca 52 gadus ātrāk, nekā kungs Gauranga. Viņš 52 gadus atnāca, tāpēc viņš arī bija vecs. Tā, kad Gauranga viņu redzēja, viņš jau bija vecs. Viņš laik bija ar bārdu, tāpēc viņš ir ar bārdu, viņš skatās visvecākais un viscienījamākais no visiem vaišniem. Un kas notikās? Tā, ka viņš ļoti
ceļoja pa daudzām svētām vietām, ir kaut kas aprakstīts, kaut kas nav, bet mēs zinām, ka viņš bija Vrindavanā. Mēs zinām, ka Advaita Čari viņš bija Vrindavanā. Un tagad Advaita Čari bija Vrindavanā, viņš ir iegāja Madhurā. Un Madhurā dzīvo viens brahmans. Un viņš arī ļoti mīlēja kritizēt vaišnavus. Bet viņš bija ļoti gudrs un mācīts brahmans, tāpēc neviens viņam neko nevarēja pateikt. Visi tik līdz viņi ieraudzīja bēgt prom, jo viņš viss mīlēja kritizēt. Visiem piesieties tur. Kāda tīlēka ir, kur Mārtiņa Doti ir, vai viņš piesinās, kur Šīka, kas tie pa džinsiem, kas tas Kali Jogi tiešām atnākusi, vai man meitenēm saka, kas tie pa golpī dresiem, kur tas rakstīts ir. Un viss pārējais, un visiem piesējās, saprotiet? Tāds neizturams brahmans, grūts. Un kas notikās? Reiz, kad Advaita Čāri tur bija, viņš izteicās pa vaišniem kritiski Advaita Čāris priekšā. Un ziniet, kas notikās? Vēl nē, procesā, vēl neuzsprāga. Kas notikās? Viņš kritizē viņus, un Advaita Čāri vienkārši viņu paskatījās, jo viņā pamodās, kas iekšā šiv, viņš visi, kas aizsargā, kas iznīcina viss. Un vēl viņā pamodās Višnu iekšā, ka Vaišnavs kritizē, Bhagavad Gītā saka Krišna, ka es nepacietīšu, ka mans Vaišnavs kritizē. Jūs varat man slikt, pa maniem teikt slikts vārds, bet ne pa maniem Vaišnaviem. Un ko viņš viņam saka? Tu nelieti, par šādiem vārdiem tev galva ripos nos, viņš Maha Višnu formu pieņem. Un viņš pieņem 4-roku formu, un viņam čakra parādās rokā. Tā brahmanam priekšā, brahmans tur. Ekstāzē mazliet arī, mazliet pārbies. Viņš tu ieraugu, viņš krīt viņam pie pēdām. Viņš piedod, es sapratu, ka tā nevar darīt. Viss pārējais. Bet viņš saka, noziegumu, ko es izdarīju, viņš tā tev būs ēlē jāpamocās. Bet es pateikšu, kas tev jādara. Tev jākalpo vaišniem un jābūt ļoti uzmanīgam attiecībās ar. Tev jākalpo vaišniem un ļoti uzmanīgi jābūt savstarpējās attiecībās ar vaišnaviem. Un viņš šo formu noņem, viņš nomierinās, un pēc tam šis brahmans staigā apkārt pa Madhuru un kalpo visiem, un visi šokā. Kas ar šo Maha aparākšiku noticēs, ar šo Maha aizvainotāju noticēs? Un visi saprot, viņš noteikti ir saņēmis varana vaišnavu vai pašu dievu dāšanu, jo tādas personas nemainās. Tā kā nepraktizējiet šo praksu, lūdzu, nekritizējiet un negaidiet, ka jums priekšā parādīsies tur Maha Višnu vai kaut kas vēl, tāpēc mēs pret vaišnavu aparātkam ļoti uzmanīgi esam, jo Advaita Čāri viņš vairākas reizes parādīja, cik tas ir nopietni. Ko zin? Ne, viņam jākalpo, tas viņam zilā krāsā zeķis ir. Viņam jākalpo ir. Kas noteikās tālāk? Advaita Čāri, kad viņš bija Vrindavanā, viņš atrada dievību. Viņš iegāja Vrindavanā, sēdēja zem koka, meditēja, un kas vēl mums ir svarīgs, viņam pēkšņi meditācija atnāca dievība. Atnāca. Kā dievība viņam? Madan Mohans atnāca. Tad viņš nebija Madan Mohans, tad dievs Madan Gopals, tāpēc, kad Madan Mohans tikai tad, kad Radu un Krišnu kopā ir. Viņš bija viens pats. Un tā dievība, kad atnāca, viņš atrod mani, es esmu tur zem ūdens apakšā vienā vietā, tur, kur tagad ir tas kalns Vrindavanā, kur Madan Mohana templis stāv. Tā dievība bija tur paslēpta. Un viņš to dievību atraka un nopulēja un uztaisīja smuku visu un sāka viņai kalpot. Un tad atkal musulmaņi ienāca iekšā. Un dievība atkal paslēpās, pati dievība paslēpās zem lapām kaut kur apakšā. Un viņa atkal atnāca, kā viņa jau tad vai taču arī meditācijā un saka, klausies, esmu tur zem lapām paslēpta, lūdzu atrod mani. Bet, jā, kurš tā dievības Madan Mohans, tikai kurš. Un kas notiekās tālāk? Viņš šeit dievībai kalpo, un pēkšņi uz Vrindavanu atnāk, Madhavendra Puri atnāk. Un viņš viņam dod norādījumus. Bet, ka Madhavendra Puri viņš mums iedeva ļoti daudz mūsu tatvu, ka jāpaklanās Radam un Krišnam, jo pirms tam īsti nepaklanījās Radam un Krišnam. Četančirtām ir tām, kas 2 panti minēti, kur Madhavendra Puri dod norādījumus, ka jāpaklanās Rada Krišnam. Un kas notiekās? Viņš ir Madan Gopals nevar būt viens. Viņš vienmēr ir kādu kopā atceraties. Mēs Krišnam vienam pašam nepaklanamies.
Tāpēc, ka Krišna nekad nav viens. Viņš izskatās, ka viens viņš ir kopā ar flautu. Viņš ir kopā ar dzīvniekiem, viņš ir kopā ar Radharani, viņš nekad nav viens. Krišnam vienam tā nav mūsu sampradāja, mēs nepakanamies Krišnam vienam. Un Madhavendra Puri to devu viņam uzreiz. Viņš ir vajadzīga Radharani. Un viņš viņam dod šo mājienu, dod šos norādījumus, ka to jākalpo Radharani arī. Lai būtu Radharani. Un kādi viņš vēl norādījumi deva interesanti. Tas ir mums. Viņš vēl dod norādījumu. Viņš atgriezies apakaļ Šantipūrā un apprecēs. Un Dodečer bija šogā, kā jāprecās, kāpēc ir. Viņš kāpēc? Tāpēc, ka tev būs kas jādara. Vairums sadu, viņš saka, tā, ka viņi kalpo dievībām, tā, ka viņi nomirst, viņa dievības kaut kur paliek, pazūd. Un nav, kas viņām kalpo. Agrihāstām, ko viņi dara savas dievības? Ģimenes cilvēkiem nodos saviem bērniem un paudzē dievības. Un viņš netiek aizmirsts. Tāpēc tev dievībām jākalpo un dievības jānodos saviem bērniem būs. Tāpēc tev jāprecās. Un kāpēc vēl to jāprecās, viņš saka, to jāprecās ir tāpēc, lai tu varētu sludināt grihāstām. Jā. Tu jāprecās, lai grihāstām sludināt, jo pārsvarā visi šeit paskaties sanjāsi, brahmačari apkārt ir, kā mums ir Džaganāt centrā, visi brahmačarīni un brahmačari ir svētie. Un viņš saka, jums ir jāprecās un jāsludinā grihāstām ir, lai viņi arī kaut kādu žēlastību saņemtu. Vai ne? Paldies viņam. Un tāpēc mums ir šī sapņa, ka viņš dev šos norādījumus, un ko viņš vēl pateic, un tev jāapmāca Šantipūrā cilvēki svēto vārdu atkārtot, jo Madhavendra Puri viņam apmācīja, kā svēto vārdu atkārtot, iedeva viņam sapratni par filozofisku, visu uzbūvu namatātu viņam iedeva sapratni, un viņš principā iedeva viņam iesvētību. Madhavendra Puri viņam iedeva iesvētību. Un Advaita Čaram arī bija ļoti neparasts dēli, jūs ziniet, Advaita Čaram bija 2 sievas. Sīta Devi un kā otra daudz? Šī Devi, ja? Šī Devi un Sīta Devi. Un vairākās vietās ir minēts, es nezinu, cik ir autoritīvi. Runāt, ka visi 6 dēli, kas bija viņam, piedzima Sītai. Daži saka 3 un 3, bet kurš kuram piedzima, tas nav tik būtiski. Mēs nebijām klāt, neredzējām. Bet visi viņa dēli arī bija ļoti neparasti. Protams, rakstos runāt, ka 3 dēlus viņš aizdzima prom, tāpēc, ka viņa tam paklanījās, ne tāda filozofija teica, bet kas mums ir svarīgi, viņam dēls bija ļoti svarīgāks Ačutananda. Viņš bija ļoti mīļš kungam Čaitaņam. Kung Čaitaņu pat ņēma rokās un runājās. Viņa Ačutananda mazais dēls vairākās vietās minēts, ka viņš deva pat norādījumus tēvam. Tēvs teica, tu esi mans guru, jo viņš tā saprat visādas filozofiskas lietas. Kā es sapratu, ka arī mans dēls īstenībā mans guru ir. Mēs bijām uz Advaita Čara atnākšanas dienu. Templī. Jā. Un mums tur ir arī veikals atvērās. Kā viņš saucās? Išvara? Išvarī. Veikals atvēries jauns Rīgas templī. Tā kā atjaunots. Un mēs ejam prom, un tur tā Mataģi, Alita Govina, man liekas, jā, īpašniec, jā. Viņa pasauc mūs un saka, Tamalam, paņem kaut kādu akmentiņu, tur kaut kādu dāvanu. Man liekas, ka Tamals paņem sarkanu akmentiņu. Viņš paņem šo akmentiņu, un viņš saka, tas akmentiņš nesot laimi. Mēs pēc mījiem mašīnā braucam uz mājām, un Tamals skatās uz to akmentiņu tāds, un skatās uz manīm, saka, tēti, bet vai tad Krišna nenes laimi, nes kaut kāds akmentiņš? Un es tādu sapratu, Guru, viņš ir sapratis filozofiju. Es tādu šokā mazliet biju, kad ir mazs pusēns, ko tādu aizdomājas, es sapratu, mans skolotājs. Kad īsumā bērni mūsu skolotāji, no Čutananda viņš bija ļoti īpašs, viņš ļoti daudz visādas norādījumus, viņš pēc tam bija tas principā, kas pat aprakstīts, ka viņš saņēma iesvētību minēts no Gadadhāra pandita ir. Bet es saku, tas ne visur ir apstiprināts. Tāpēc Čutananda viņš principā bija, ka viņam arī prasīja, kas tāds es vienā vietā, viņam tik prasīja, viņš prasīja, ka viņš ir tīrs, mīlestības iemiesojums, ko Gauranguņā bielītis iekšā. Tas ir vecākais dēls Čutanandam sanāk, Advaita Čariem. Un kad viņš atnāca atpakaļ uz Šantipuru,
viņš redzēja šo cilvēku stāvokli, kāds apkārt bija. Ja mums liekas, ka tad bija labi, tad arī nebija labi. Ja Šantipurā, kas bija, visi cilvēki nodarbojās ar kaut kādu karmakandu, ar gjānu kaut kādi. Visi veic milzīgas kāzu rituālus un domāju, ka pats svarīgākais dzīve apracināt meitu ir, ka tā viņi dabūs mokšu. Viņi mācījās savus svētos rakstus, veic kaut kādas jāgies bezjēdzīgas, tur grāmatas lasīt, tur veic kaut kādas labdarīgas darbas. Un Advaita Čarka, tu redzēji, viņas sirds pārņēma milzīgās sāpēs. Viņš nevarēja izturēt šīs sāpes, ka redzot to, ka cilvēki savu dzīvi bezjēdzīgi nodzīvo. Tas iedomāties, Advaita Čarka tagad būtu, ko viņš redzētu. Kā viņš varētu šo izturēt? Kad cilvēki pat neveic karma kantu, viņi vienkārši odeklonu dzēra. Es pieteimās, kāds laiks ir pienācis. Kad pilnīgi, ja cilvēki ēd gaļu un viss pārējais, kas ir neiedomam, ka veikalā cilvēki maksā naudu, lai nopirkt gaļu. Iet uz diskotēkām vakaros, lai dancot. Un Advaita Čari tās sirds sāk sapēt, ka viņš nevar izturēt šīs sāpes. Jo tā ir vaišnava īpašība, paraduha duhi, ka viņš ir līdzjūtības pilns, viņš nevar izturēt, ka kādam ir ciešanas. Prahlāda Maharaģa 7. dziedājumā saka, viena no pirmām īpašībām, kas vaišnaviem ir, tā ir līdzjūtība. Ja nav līdzjūtība, tad mums bhakti arī nav, jo bhakti iet kopā ar līdzjūtību. Šis jābūt līdzjūtīgi pret visām dzīvām būtnēm. Tāpēc mēs tiešām ar templī pabeidzām lasīt, man bija pāns par Rantidevu valdnieku. Randev bija tāds valdnieks, kas bija tik līdzjūtības pārņemts, ka viņš pat valdnieks nevarēja būt. Iedomājieties, viņš visus savus īpašumus izdāvāja visiem citiem. Un iedomājieties, viņš arī viņam, kad brālis nāca sūtīja ēst, aizmirs atsūtīt ēst, viņš neko neēd kopā ar visu ģimeni. Viņš neēd 48 dienas gavēja, jo nekas nav atnests. Viņš nebija dīgdienas, vienkārši viņš teica, ko Dievs atnes, to es ēdu. Izdzīvētie piesnie Rantidevu. Un atkrīšanai tas to arī nonāk. Un kas notiekās? Rantidevam pēkšņi atnes ēdienu, viņam bija šī īpašā izteiktā īpašība, līdzjūtība pret visām dzīvajām būtnēm. Kas notiekās? Viņam pēkšņi atnes ēdienu milzīgi mīlas pēc 48 dienām. Nav ēdis ne viņš, ne viņa sieva, ne viņa bērns. Viņam atnes ēdienu un pēkšņi pie durvīm pieklava atnāk brahmans. Un kas ir jādara brahmanam? Jāpabaro, pareizi? Viņš iedod ēdienu. Brahmans aiziet, viņi domā, tu viņi ķersies klāt kam? Ēdienu atlikumiem. Ēdīs. Pēkšņi atkal pie durvīm pieklauvē. Pieklauvē kas? Šudra. Zemākais no cilvēkiem, principā. Viņš valdnieks. Viņš ir kaut ko paēst. Viņš iedod viņam ēst. Atkal kaut kādu pārpalikumu paliek. Viņš viņu atkal grib ēst. Pēkšņi pie durvīm pieklauvē cilvēks. Ne tikai viņš, bet viņš atnāca 4 suņiem ir. Viņš ir pabaro manas suņus. Un Rantidevs, protams, viņš pabaro viņus arī, iedomājieties. Un ko viņš, kad pabaro suņus un šo zemāko no cilvēkam, ko viņš dara? Viņš viņiem paklinās vēl. Jo viņš redzēja katrā dzīvajā būtnē, viņš redzēja ko iekšā? Dievu. Katrā dzīvajā būtnē. Vaišnam ir problēma, ka viņi redz visur dzīvās, visur redz Dievu izņemot savā sievā vai vīrā. Un bērnos. Bet tā visur citur ir, bet izņemot sievā un vīrā. Tur nav Dievs iekšā. 3 gājas ārā. Bet kas notiekās? Un pēc tam vēl atnāk, kas atnāk? Čandala, atnāk suņēdājs, zamākais no cilvēkiem atnāk. Jo viņam viss, kas bija palicis, bija krūze ar ūdeni. Un viņš tieši paprast, man lūdzu krūze ar ūdeni. Viņam nekas vispārībā nepaliek. Bet mēs kāda apziņa cilvēkam, viņš visās dzīvajās būtnēs redz Dievu iekšā. Visās. Un Advaita Čari bija šī īpašība, viņš redzēja visu, viņš kāpēc viņi nevar pamosties, kāpēc viņi neatkārto. Un ko viņš dara? Viņš pasauc Šinivās un divus viņa brāļus, Nidhju un Rāmu, viņš pasauc, dziedāsim Hare Krishna. Viņi sāk dziedāt Hare Krishna, bet visi vietēji iedzīvotāji domā, ka viņi garīgi atpalikuši ir. Ko jūs dziedat te? Tā kā brīžam Harināmās uz mums skatās. Atpalikuši aiziet. Uzvilkuši lupats un skrien par Rīgu. Viņam arī tāpat skatījās. Nekas nav mainījies, dārgie. Un kas notiekās? Viņi vienreiz, 2 reizes dzied, un Advaita Čari pieceļās un saka, mums nav spēks neko mainīt.
Mums nav spēks neko mainīt. Mums jāsauc šeit ir Dieva augstākā persona, lai viņi atnāk šeit visu un sakārto. Jo viņš saprata, ja es ar savu kirteni neko nevarēšu izdarīt un Dievs nākšu, es pieņemšu Mahavišnu formu un te viss vienkārši galvas visiem nocirtīšu. Viņš paliek dusmīgs. Viņš vismaz kaut kādu jēgu, jo ziniet, kad Sudaršana čakra nocēra galvu, saņem atbrīvu. Mokši saņem. Viņš mums kaut kādu jēgu viņiem būs. Žēlsirdība, ļoti žēlsirdība. Fakti, ka mums to ļoti grūti saprast, bet tā bija žēlsirdība. Viņš saprata, ka viņš nevar to cilvēku sirds mainīt. Viņi bija iegrimuši materiālā dzīvē iekšā. Un kas notiekās tālāk? Viņš izlas šo no Gautjām Upanishad, viņš izlas šo mantru, kad Tulsi manjari sahita ganga jale nirvadhe savei krishne maha kutuhale. Viņš izlas mantru, kad Advaita Čari viņš sāk paklnīties Šalagrama Šilai, un viņai piedāvāja Tulsi manjari un gangas ūdeni. Jo viņš izlasīja šajā Gautam Upanishad, viņš izlas to, kad ja piedāvā Krišnam, Šalagrama Šilai piedāvā Tulsi manjari un aplēja ar ūdeni, Krišna piepildīs visu vēlmes, un viņš nevarēs tavu atteikt kaut kādā vēlmē. Un aprakstīts, ka Advaita Čari pāris gadus gāja un kalpoja Šalagrama Šilai. Protams, šo bildi var atrast, kurai Šilai kalpo. Tur, protams, divi templi, kas cīnās, ka viņiem ir sākotnējā Šila. Un otrā atkal saka, nē, mums, bet tā ir klasika Indijā, jūs ziniet. Ka viņiem ir galvenais. Un viņš paklinās, bet nekas īsti nenotiekās. Bet viņš ir aprakstīts, kā viņš bļāva. Viņš bļāva, kā viņš bļāva, tā kā nāc šurp Višnu, viņš tā kā sink, viņš tā kā bļāva. Viņš tā kā nāc Višnu, bet ka šeit nav citu variantu. Un te pēkšņi ir stāsts, kad kungs Čaitaņa stāsts tālāk, viņš saka, es gulēju mierīgi piena okeānā, un pēkšņi dzird kaut kas bļaustās, neļauj man gulēt. Un es skatos, Advaita Čari bļaustās. Un es skatos, ka viņš nepārtrauks bļaustīties, kamēr es nākšu. Viņš turpinās bļaut. Es te normāli iekārtojos, guļu, man te kāja masāži, piena okeāns. Neļauj man normāli atpūsties. Tāpēc mums jāiet lejā, mums nav varianti. Mums jānonāk ir un jāpalīdz, jāatsaucās uz šo Vaišnavu saucieniem. Jā, viņš atnāca lejā. Un ļoti ilgu laiku Advaita Čari nezināja, ka Nīmais piedzimsē. Bet ir interesanti aprakstīts Čaitaņa Bhagavatam, ļoti interesanti aprakstīts, ka Advaita Čari, viņš bija ļoti bagāts. Viņam bija pāris mājas pat Navadvīpā. Viņš bija ļoti daudziem cilvēkiem, tur skolotājs un vispār, viņš bija ļoti turīgs, nebija aprakstīts, ka viņš ir nabadzīgs kaut kāds, ka viņam nebija ko ēst vai kas, nē. Pat tā, kad Nīmais piedzima, bet viņš nezināja, ka tas ir Dieva augstāko personu, vēl nezināja. Viņš aizsūtīja Sīta Devi, viņš aizsūtīja pie Sačī. Viņš Mišra aizsūtīja ar dāvanām, lai aizved. Jo tā kā bērns piedzīmes kaut kādu, cik tur bija nedēļa pirms un nedēļa pēc, kā viņi aprūpē citas sievietes šo mātu, kurai piedzim bērni. Un kā aprakstīts, kā Sīta Devi brauca, viņa brauca palankīnā, viņa nesa, viņš bija tik bagāts, principā, ka viņam bija palankīns. Un viņš aprakstīts kaut kā ļoti interesantu dāvanu, uzdāvināja tīģera nagus iekalts iekšā zeltā vai sudrabā, kas aizsargāja mazo Nīmai. Viņš bija ļoti dārgas dāvanas, bija atveduši ļoti dārgas tajā laikā. Tā kā Advaita Čari bija pazīme, ka viņš bija ļoti turīgs. Ļoti turīgs brahmans tur bija. Tāpēc, ka mēs zinām, viņš ir Mahavišnu, viņam nav problēmas ar naudu. Jo viņam tā Lakšmī kalpoja, tā kādas problēmas. Un kas notiekās? Tā kā mazais Nīmais vienu dienu baigi sāk slimot. Ļoti sāk slimot. Un bija problēma tā, jūs zināt, ka bērns slimo, galvenais viņš ēd pienu no mātes krūts. Tad principā viņš izvesaļosies. Tas ir laika jautājums, viņš ēd pienu no mātes krūts, tad viņš izvesaļosies. Kas notiekās, mazais Nīmais nēd. Viņa atsūt labākos ajurvēdas ārsts. Nēd. Un slims. Un viņi saprot, ka jāpasauc kaut kāds garīgi persona, jāpasauc Advaita Čari. Jums ir uz ko sēdēt? Jā. Un viņi pasauc Advaita Čari. Advaita Čari ļoti garīga persona. Bet Advaita Čari vēl nezināja, bet viņš sāk saprast, kaut kas nav kārtībā.
Viņš pasauc savu puisēnu, skatās uz viņu, un viņš saprot, ka mazais puisēns vienu iemeslu pēc neēda. Tāpēc, kad Džaganat Mišra ar Sačimatu, viņi nebija īsti iesvētīti. Un viņiem Sačimatē no krūtīm nāca ārā piens, viņš nebija piedāvāts krīšanai. Un viņš nepiedāvāt pienu, nevarēja dzert. Tāpēc Advaitačs arī saprat, ka viņš saprat būtību, un viņš viņam iedeva tā kā iesvētību. Iedeva it kā iesvētību, iedeva. Svētajā vārdā, un tad mazais Nīmējs uzreiz sāk dzert pienu. Šis stāsts es dzirdēju no, kā viņš vienu vaišno vecākā, es neatradu nekur pramanu, ka viņš jau kur būtu rakstīja, bet viņš saka, ka tas ir esat autoritīvs. Es saku, labi, es vienkārši padalos. Viņa autoritāšu stāstā es nevaru simtprocentīgi pateikt. Kas notikās tālāk? Ļoti interesanti bija, kad 5 gadi kaut kur palika maziem Nīmējam, viņš sāk kļūt lēnā garā, viņš sāk kļūt par vaišnavu. Vai ne, Mārtiņ? Jā, viņš sāk kļūt lēnām garā par vaišnavu, viņš kļūt par vaišnavu. Un viņš paņēma, kā viņš aizsūtīja, viņš aizsūtīja vienu no saviem draugiem, viņš aizsūtīja, lai pasaka Advaitačariem, viņš saka, es esmu atnācis, lai Ramajam Panditam pasaka, tas Ramajam Pandits pateic vienam savam draugam, aizskan un pasaka, lai pasaka Nara Advaitam, jo kungs Čaitaņa ļoti bieži sauc Advaitu par Nara Advaitu. Nara nozīmē kas? Nārājām, principā vēl. Nozīmē tas, ka viņš nārājām, viņš tā kā sauc kā Maha Višnu. Un tā, ka viņš pasauc, viņš pateicam draugam aiziet pasaka Advaitačariem, kad esmu atnācis, viņš man te tik ilgi sauc, esmu atnācis, un es tev gaidu, nāc šurp. Un tā, kad Advaitačari dzidu, viņš sāk ekstāzi, ap Dievas sīt lēkāt, pilnīgi ekstāzi, viņš super, bet ko viņš darīja? Viņš uzreiz neaizgāja pie kunga Čaitaņas. Viņš paslēpās. Nadačarijas mājā viņš paslēpās. Un pateica, kā viņš tam sūtnim Ramajam, viņš pateica sūtnim Ramajam. Viņš pateica, kā viņš ka nodod viņam ziņas, ka viņš bija ļoti priecīgs, sāk lēkāt, un tas arī viss. Un kungs Čaitaņa uzreiz saprat, viņš noteikti man pārbauda. Vai es esmu Dievs, vai es neesmu Dievs. Un tāpēc kungs Čaitaņa viņam uzreiz teica, viņš pasaka, aiziet pie Advaitačara un pasaka, lai viņš beidz slēpties. Nadačāries mārās vienkārši un vēl kā šurp aptuveni. Un tā Advaitačara saprat, ka viņš ir Dievs, jo viņš visu zina. No viņa neko nevar noslēpt. Un tā, ka viņš atnāca, viņš bija, protams, pilnīgā ekstāzē, viņš noģība un viss, un tur... Un viņi bija laimīgi, bet rindā man tās tā, kuras aprakst vēl viens stāsts. Ļoti interesanti, kā viņi pirmoreiz satikās ar Nīmēju. Advaitačs arī sēdēja savā templī un tur veica puģu un skāda bļautu Višnu. Mazais Nīmējs atnāca un vienkārši noģība tur priekšā. Un Advaitačs viņam pieskaja klāt un sāk uz viņu skatīties. Un viņš pamanīja visas ekstātiskās pazīmes. Mati stāvus, asars līst ārā, viņš saprat, neparasts puisēns. Un tad, kad viņš viņam pieskārās, viņš arī ekstāzēs nokļuva. Un tad Advaitiņu modināja augšā un bļāva, ak, tu zagli, es tev noķēru un vaļā vairs nekad nelēvīšu. Kāpēc tu tik gadus daudz no manīm slēpies un nepateici, kas tu esi? Tā varētu noskaņojums tāds, ka viņi tik ilgi gaidīja un Nīmējs no viņa slēpās. Kungs Čaitaņa no viņa slēpās. Viņš neparādīja no sākuma vēl viņu. Un tā, ja mēs ejam mazliet tālāk jau, pie paša galvenā stāsta, principā, kas mums ir ļoti svarīgs pašiem atcerēties. Un kā mums lūgties, un kas mums jālūdz šajā svētkā. Tagad gan Mārtiņu uzmanīgi jāklausās, ja? Ļoti uzmanīgi jāklausās, jo šis ir pats galvenais, principā, no visu stāsts, kas mums jāsaprot ir. Jo Advaitačs arī, kad atnāca, viņš mums pāris mācības mācīja. Pirmais, nekad nekritizēt vaišnā. Viņš mācīja vēl eka, kad ir viena dievība, eka ištadējus ir, ka viens mums ištadējus ir, ka mums kā pateikt, ka mums ir katram sirdī viena dievība. Mēs nevaram pakalnīties daudzām dievībām. Mums katram sirdī, ka mēs attīstīsim savu baktī, mums parādīsies savu noteiktu dievību, ka mēs kalpojam.
Tāpēc mums katram ir jāmeditē. Mums pasaka, kāds jums ir Krišana. Viens saka, man kuruk šeit ir Krišana. Viens saka, nē, man Krišana, tā kā viņš pie mammas iešodas, tā kā tajā bildē. Nē, mans Krišana vienkārši guļ piena okeānā. Katram Ištadē uz savā sirdī savus, kā viņš saprot Krišanu, tāpēc viņš jāmeklē, tāpēc šo propālu mēs katram devu norādījums pirms gulētiešanas lasīt tur stundu. Krišana būk, lai mēs saprastu, kādas mums attiecības ar Krišanu mēs gribam vispārībā. Bet ne par to lekciju. Un ko viņš vēl mums mācīja, viņš mums vēl vienu ļoti labu lietu mācīja. Tur pāris mācības viņam atnākšanā, bet šī viena no svarīgākām. Reiz, kad bija Nandačārijas mājā bija milzīgs kirtens. Šinivās mājā notikās milzīgs kirtens. Nitēnām dziedāja, kungs Čaitaņa lēkāja, ziniet, kā viņi lēkāja, aprītiski lēkāja, un līdz griestiem leca. Un, principā, kirtens notikās kirtens 3 mēneši. Bez ēšanas, bez 3 mēneši aizlēkājās. Rītdien arī templī būs 6 stundu kirtens, vismaz tur būs 6 stundu kirtens, varbūt pat ilgāks būs, ja mēs no prasāda atteiksimies, ja mēs būsim ekstāzē, tad rītdien arī kirtens, centīsimies izturēt 6 stundas. Tur bija 3 mēneši. Un vienā reizē Nitēnām Čaitaņa palecās augšā un nokrīt ekstāzē zemē. Pamostās, akal lūdz augšā, akal nokrīt ekstāzē zemē. Un tiklīdz kungs Čaitaņa nokrīt ekstāzē zemē, Advaita Čaritā lēnā garā piezogās klāt, paņem putekļus no kājām un sāk iesmērēt savu ķermeni. Viss skatās, viņš ņem tos putekļus, smērē savu viršu, smērē uz ķermeni, visur savu putekļus virsā no kājām kungam Čaitaņam. Un viņš aiziet prom. Noslēpjās. Kungs Čaitaņa pamostās. Viņš saka, turpiniet kirteni. Turpinās kirtens, viss tā kā lēkā, un kungs Čaitaņa pēkšņi saka, bas. Viņš saka, apstājieties. Kaut kas nav kārtībā. Starp mums ir kaut kāds zagls parādījies. Visi viens uz otru skatās, un mana ekstāze. Es atkārtoju to pašu vārdu. Tie paši cilvēki, bet mani nav ekstāze. Tāds starp mums ir kaut kāds zagls un vairs nav aparātšiks, kas zog kaut ko. Un visi viens uz otru skatās nobijušies, iedomājieties? Situācija. Tur tuvākie cilvēki tikai tajā mājā. Pat aprakstīts, ka šinavās mājā notikās kirtiņu logs pat taisīts iet. Tikai īpašās personas tika uzaicināts. Un kas notiekās? Visi viens uz otru saskatās un saprot, ka tas ir Advaita Čārija. Bet tā kā viņš ir vecākais Vaišnavs, viņš ir vecākais pēc vecuma, neviens negrib būt štukačs, ja? Neviens negrib nodot, kurš tas ir bijis, kurš nozag tos putekļus, ja domājaties? Situācija, un Vaišnav nezin, ko darīt. Kungs Čaitaņa saka, kurš ir zagls? Visi zin, ka Advaita Čārija, bet tā kā nevar teikt, jo, kā viņš ir vecākais Vaišnavs, tevi prezidents, vai es nezinu, tur, GBC. Un nezinu, ko darīt, un visi Vaišnaviem sāk galvā domas parādīties, viņi visi sačukstās, iesim slīcināties gangā. Lai nebūtu atkal šajā situācijā, nebūtu kaut kāda aparāta uztaisīt, iesim slīcināties gangā. Un Advaita Čārija neiztur to vairāk. Viņš saka, šis pat trakie vai iziet ārā no visiem, ko viņš saka? Advaita Čārija iebļauzās. Tu gribi zināt, kurš tas bija? Viņš saka, es tas biju, bet tu arī esi zagls. Viņš saka, bļau, tu zini, tu esi zagls. Un kāpēc es nevaru būt zagls? Ja tu zodz. Tu visi cilvēki šeit māni, tīpaši tu man apmānīji. Sākās milzīga drāma. Tagad ar 2 sievietēm, vai itāļiem, vai sākās milzīga bļaustīšanos. Viņš saka, tu man tik sen neparādījies, es tev gaidīju un visu, un tu nevari atnākt, tu man māni, tagad es tev mānīšu. Un tu māni viss cilvēks. Ar ko kungs Čaitaņa mānīja? Viņš laik teica, ne, Advaita Čārija ir Dievs. Viņš ir vecākais Vaišnavs. Viņš saka, tu māni visus. Viņi neviens neredz, bet es zinu, kas tu esi. Un Gauranga viņam pretī, viņš saka, nē, tu viss iznīcini. Tiklīdz tu sāc dancot, viss pasaules sabruk, kā Sada Šiva. Un viņi sāk bļauties, un vairs to nesaprot, kas notiekās. Ar filozofiskiem argumentiem viens par to otru mētājās. Un tā drāma vēl ilgi gāja. Un beigās akal kungs Čaitaņa uzvarēja.
Un Dvaita Čari bija ļoti neapmierināts, pēc viņš atkal visu priekšā parādīja, ka Dvaita Čari ir vecākais. Un viņam jākalpo ir. Jo Dvaita Čari gribēja nenormāli kalpot kungam, Čeitaņam, bet viņam neļāva iespēju kalpot. Viņš mēģināja dažādos veidos kalpot viņam, bet viņam nekad nesanāca. Nekad nebija iespēja pakalpot viņam. Un Dvaita Čari radās superīgs plāns galvā. Mēs šo plānu labāk nevajag realizēt tāpat kā visām lietām. Nevajag domāt, ka mēs to varam. Un viņš saka, es zinu, ko es darīšu. Dvaita Čari katru vakaru lasīja Šimad Bhagavatam templī. Un viņš izvelk no plaukta ārā vienu no populārākām grāmatām, daži vaišanu, kāpēc viņi sākuši lasīt, bet nevajag lasīt, saindēsieties. Viņš izvelk ārā grāmatu Vašišta joga. Tur kungs Rāma, tur ļoti interesanti aprakstīts, ka kungs Rāma deva Hanumanam visiem skaidrojums, kad viņi arī dievs ir. Tie, kas Vašišta jogu ir lasījuši, tur ir tādas interesantas lietas aprakstīts. Un tā Vašišta joga grāmata, tā, kas līdz mums ir atnākusi, tā nav tā Vašišta joga, kas bija pirms tam dot. Viņi sarakstīja kaut 13. gadsimtā, vecākie vaišnovi saka, ka viņi nav autoritīvi šī Vašišta jogas grāmata, ka līdz mums ir atnākusi. Viņi ir tīrākā Dvaita, tīrākā filozofija, kad viss ir dievs, tīrākā Gjāna. Un viņš šo grāmatu izvelk ārā un sāk lasīt lekciju. Navadvīpā bija principie tīrākie Gjāni tusējās. Maija vadīt, bet vairāk ne Maija, bet Gjāni tusējās. Un visi Gjāni ekstāzē, Dvaita Čari kī, džai, beidzot viņš ir saprats, kas ir augstākā filozofija. Jo viņš sāk savu runu, ko? Kad viņš sāk lasīt šo grāmatu, viņš sāk sludināt. Viņš sāk teikt. Tā, kur tā frāze? Viņš saka, Bhaktī ir tikai neliels Gjāns kalps. Gjāna ir vienīgā metoda, kā var sasniegt atbrīvošanos. Gjāna. Viņš saka, Bhaktī kalpo Gjānai. Jo Bhaktī domā principā pensionāriem, sentimentālistiem. Un visi saka, džai, beidzot viņš ir sapratis, visi tie Gjāni. Daži vaišnovi, kas bija apkārt, viņi bija apmūsuši, kas notiekās. Dvaita Čari ļoti izteiksmīgi sludina ar visiem argumentiem, visi daudz nesaprot, kas notiekās. Gjāni ir pilnīgā ekstāzē Navadvīpas. Haridās tā, kur svinīgais stūrī stāv un ņirdzis skaļ. Viņš šmējās, krīt zemē, viņš ir, tā gan anekdotas stāst. Kāds Gjāni? Viņš ir kaut anekdotas stāst, viņš lasa un krīt zemē un smējās visu laiku. Pēkšņi, kas notiekās nenormālākās zibens ātrumā pa Wi-Fi jaunākiem tīkliem, ziņas aiziet līdz kam? Līdz Čeitaņam un Nityanandam. Nityanam, protams, viņš ir ekstāze, viņam viss vienalga. Kungs Čeitaņu vienkārši īdzirdējis, viņš palika dusmīgs. Nityanam pat pamanīja, ka viņam acis palika sarkans aiz dusmām. Viņš sāk skrienām. Un viņi sāk skriet uz Šantipūru. Skrien, lai uzzinātu, kas notiekās, kas Dvaitam galvā ir. Un pa ceļam viņi piekūst Nityanam un saka, ieskriesim pie viens superīga sanjāsī, pie viens svētā. Es šo stāstu, principā, ļoti labi zinu, tāpēc, ka mēs šo stāstu kāds 15 gadus atpakaļ Tallinā taisījām par šo sanjāsī. Tas bija tāds teātris, vienkārši labākais, kur esam piedalījies, ka mēs uztaisījuši ar mūziku, ar dekorācijām, visu. Un Nityanam skimčik šeit sanjāsī dzīvo šajā villā. Gaurangs saka, sanjāsī villā dzīvo? Jā, baigi pradvinatīs. Baigi labais. Viņš iet iekšā, redz tāds apaļš sanjāsī sēž, tāda milzīga frizūra. Viņam apkārt sievietes, viņa apkalpo. Un Gaurangs tā kā nesaprot, kāpēc tas sievietes pie sanjāsī ir? Viņš nesaprot, tas nebija tur kasta sanjāsī, kaut kas, tas bija sanjāsī, jā. Bet jums sievietes pāris un frizūra tāda smuga, ziniet, izdzīta, tāda bārda perfekta, tur sataisīt, viss. Viņam viss smaržo, tur mīks, viss iekšā televizori jaunākie, viss viņam ir. Bentley stāv pie mājas ārā. Un kas notiekās? Čeitaņi ienāk iekšā ar Nityanam, un Nityanam saka, paskaties kāds svētais. Nityanam skatās, viņš nevar saprast, tā kā.
bet viņš tur runā un pēkšņi tas sanjāsi, viņš iemīlās Gaurangā. Viņš iemīlās, jo Gauranga viss, kas redzēja, viņā iemīlējās. Bija viens tāds gadījums, kad Sačimāts sūtīja Višvarūpu, Sačimāts sūtīja mazo Nīmai pakaļ Višvarūpam, savam vecākam brālim. Viņš aizgāja pie Advaitačārjas, Višvarūpa, vecākais brālis. Nīmais aizgāja pēc vecākā brāļa, jo viņš bija aizturējuši šima Bagutam lekcijās. Tu nekā mēs būtu, kad vīrs aiziet uz templu 8 no rīta, vai pirms 8 viņi baigi grūti dabūt atpakaļ ar. Jo tad ir prasāts, tur ir katkā, un uz māju baigi nevāk atpakaļ, un Višvarūpa arī negribēja baigi skriet atpakaļ uz māju. Un mazais Nīmais atnāk un raujies doti, viņš saka, bračka, ejam uz mājām. Un tā, kad Advaita un visi brahmani redzēja mazo Nīmai, viņi visi pārtrauc lekciju un aprakstīts, ka mutēm vaļā tā te skatījās uz viņu. Viņi pārtrauc visu savus kalpošanas, visu pat uz aprakstīts, uz altāru taisīja puģi, visi ieraudzīja Nīmai un tā. Un kaut ko tik skaistu, kad viss sasting, redzot viņu skaistumu. Un šeit kungs Čaitaņa ienāk pie šī sanjāsī, pseido sanjāsī atnāk, kas tēlo sanjāsī, un viņš jau iemīlās. Un ziniet, ko viņš saka? Es tev dodu svētību. Un kādu svētību viņš dod? Lai tev būtu skaista sieva, laba mašīna, labs dzīvoklis Mārupē, māja. Lai tev būtu daudz naudas. Viņš dod tādas, ja tev būtu jaunākais Porsche būtu un viss pārējais. Un kungs Čaitaņa klausās, domā, kādas svētības viņš man te dod? Un kādas svētības viņš man dod? Viņam atbild, vienīgā svētība, ko vajag, ir Krišna prēma un mīlestība pret Krišnu, jo pārējās visas svētības, ko tu man dod, viņas ir laicīgas. Viņas atnāk un aiziet. Un tas brahmans saka, fuj, cik nepateicīgs puisis. Esam to labākās svētības dod, viņš atmet. Viņš kaut kā te pakalo, kaut kādu baktī viņam te vajagot, vēl viens pensionāri jogu praktizē. Un kas notiekās tālāk? Kungs Čaitaņa skatās uz Nityaņā, viņš saka, kur tu manis atvedis? Nityaņa saka, sanjāsi tīrs vai ne? Un tad kungs Čaitaņa sēž, viņš domā tāds, izskatās, ka šis sanjāsi biedrojoties ar Nityaņā, arī sajūtas prātā ir. Jo Nityaņā viens no vārdiem ir avadūta. Viņš brīžam aizmirst saģērties, viņš brīžam ar krokodīliem gāja sludināt, jo viņš nebija ķermeņa platformā, viņš nesapra, kur viņš atrodās. Un izskatās šis sanjāsi biedrojoties ar Nityaņā, arī sajūtas prātā ir. Labi, viņš saka, labi, tā gadās, ar ko biedrojas tāds pats kļūsti. Un šis sanjāsi saka, sieva, atnes viņiem ēdienu. Viņiem atnes ēdienu, visi viņi ēd, un pēkšņi tas sanjāsi saka viņiem, mīļā, viņiem vajag atnest anandu. Vajag atnest debesu dzērienu. Pēkšņi viņi to dzērienu nes un Nityaņā kungiem tagad mums gan jāpazūd ir. Jo tā ananda, tas ir viņčuks. Tas ir vīns. Un kungs Čaitaņa, kad tu īdzirdēji vienkārši ap divu ar Nityaņā bēg no tās vietas prom, tas sanjāsī skriena pudelēm no aizmugurs. Gauranga, ananda! Un kungs Čaitaņa dara visām drēbēm vienkārši ielec iekšā gangā, lai attīrītos. Un kopā ar Nityaņā, lai attīrītos, viņi peld par gangu, viņi peld uz leju pat traumu, viņi peld uz Šantipuri, peld pie Advaitačārjas. Viņi aizpeld pie Advaitačārjas, izlien ārā, un Advaitačārjas sajūt. Viņš sajūt, kad kungs Čaitaņa tūjas. Viņš vēl vairāk sāk sludināt putām uz lūpām. Gjāna ir labākā. Vienīgais ceļš ir caur Gjānu. Un kungs Čaitaņa ienāk iekšā. Un viņš ir bļaustās Gjāni ar un viena acis kaktiņa lūruz viņa tā. Kā kungs Čaitaņa, viņam ir vienkārši acis sarkadas. Un viss cilvēki klausās, jā, un viņš pārliecina visu. Viņš redz karidās stākurs tur, joprojām ņirdz viens pats. Viņš nesaprot. Nityaņā ienāk iekšā domā, ka kirtans, viņš nesaprot, kas notiekās. Viņš lēkā vienkārši. Un tas skats vienkārši, kas notiekās. Un viņš redz, Advaitačārjas sēž uz jāsāsam un sludinā kaut kādu Gjānu. Un viņš sēž, viņš paliek dusmīgāks un viņš gaida, ka beigsies lekcija. Un pēkšņi lekcija beidzās, un kungs Čaitaņa pats ir roku, man jautājums.
Ja mēs tā skatu, visu uzreiz tā kā paskatās. Jā. Un čak man jautājums. Tā, ko tas jautājums? Un viņš šiem saka, tu gribi teikt, kad Gjāni ir augstāk par Bhakti? Un kas notiekās? Viņš saka, jā. Un kungs Čaitaņa vienkārši neiztur. Viņš pārpa visu zāli, vienkārši pārlec. Mēs detaļās neieslīgsim, ko viņš izdarīja. Bet tur bija viens moments, vai nu viņš rāva viņai aiz bārdu, vai nu aiz krāgas, vai nu aiz šiku. Un vienkārši mētāja pa altāru zāli. Un tas skats, iedomājieties, visi Gjānī skatās. Viņš, nu šitas jau pat traki ir. Šitā nevajag Gjānī. Šis pat traki jau sludināšanas veicē. Sīta devi bļaud, aiztiec to pensionāru, viņš ir sajūtas prātā, viņš nezinu, ko viņš runā, pasargā. Viņa slepkavība būs uz tavas sirdsapziņas. Visi tur bļauj, viņš tur to veco onkulīti mētā un bļauj, tu nelieti. Un Advaita taču ir pilnīgā ekstāzē. Viņš pilnīgā ekstāzē, tāda, vienkārši, viņš ir raudais laimes aptuveni. Un ko Advaita dara? Advaita saliek rokas, viņš ir beidzot tu parādīji, kas tu esi. Jo jūs ziniet, kad kalps nesit savu saimnieku pareizi, saimnieks sit savu kalpu. Un tagad visi redzēja, ka tu esi mans saimnieks. Pirms tam tu tēloji, kad es esmu tavs saimnieks. Tu visiem parādīji to. Saprotiet, viņš beidzot parādīja visiem ar šo stāstu. Parādīja, kurš ir īstenībā saimnieks. Tāpēc Advaita arī beidzot ekstāzē. Saprotat? Viņš beidzot parādīja, kurš tad īstais saimnieks. Un te ir ļoti skaists lūkšanas veids. Ja pēc tam viņš saka viņam, Advaita, viņš saka, kā es tev varu, tu principā parādīji ko tādu, ko nevarēja citu parādīt. Viņš, kā es varu tev pakalpot? Un šeit Gauranga varbūt dod ļoti svarīgu frāzi pasaka visiem, kas mums visiem jāliek aiz galvas, un kāpēc Advaita arī ļoti neparasts mums ir. Ļoti uzmanīgi klausieties. Čaitaņa Bhagavatam aprakstīts. Viņš saka, es dodu jums svētību. Advaita svētī tev. Viņš dod Advaitam svētību. Viņš saka, tavai uzticībai man nav robežu, un ik viens, kurš kaut uz mirkli meklēs pie tavām lotuspādām patvērumu, putns vai suns vai tārps, vai pat ots, kas tev kodīs, vienalga kurš, viņš saņems. Es viņam piedošu visu veidu apvainojumus, ko viņš izdarīs ir. Visus. Bet viņam galvenais viņam ir jānododās tev. Visu 1000 apvainojumus nav, ko tu izdarīšu visu dzīves laikā. Ja viņš uzticēs tev, Advaita, tad es viņam piedošu visu grēkus. Tas viens no svarīgākajiem, kas mums jālūdz, kāpēc mums jāvēršās pie Advaita Čarīce, jo caur viņu mēs varam arī saprast kungu Čaitaņu un Nityanandu. Jo viņš bija tas, kas pasauc, un viņš saprat šo noskaņojumu. Saprotat? Un tagad, kad iesim tālāk rotaļai, pēkšņi, kad kungs Čaitaņa pateica to, viņš pēkšņi tā kā atvēra acis un teica, Nityananda, kas šeit noticies ar? Tur viss tā altāra zāli izdemolēta. Cilvēki stāv ar atvērtām mutām. Nityananda lēkā, domāju, ka bija Kirtans, viņš īsti nesapra, kas īsti notikās. Haridās Tākurs vienkārši smējās stūrī, viņam viss kārtībā ir. Un visi cilvēki skatās, un viņš ir Nityanandam, kas noticies? Nityananda, viss kārtībā! Viss kārtībā! Tu zināji, kas jādara, viss kārtībā! Un viņš saka, Sīta Devi, pabaro mūs! Viņa aiziet paēst. Un nekas nebūtu noties, bet Advaita arī bija pilnīgā ekstāzē. Jo viņš parādīja pašu galveno. Kungs Čaitaņa ir kungs. Tāpēc mēs viņu savu mūsu paramparā kā saucam? Mahaprabhu. Tāpēc, ka mums, kā viņi ķots pančatatus, kā viņi ķots zīmē, mums ir 3 dievi. Bet viens ir Mahaprabhu un 2 ir Prabhu. Mahaprabhu ir kungs Čaitaņa, Nityananda un Advaita, viņi ir Prabhu. Viņi arī kunga. Kungs nozīmē principā dievs. Saprotiet? Mums ir 3 dievi.
Bet vienkārši katram ir savu nozīmi. Un Mahaprabhu, viņš ir varenais kungs, lielākais kungs. Tāpēc viņa aizgājies. Un tagad, protams, kad viņa aizgāja tur paēst un vispārējais, protams, tur Nityananda Prabhu mazliet kā parasti atkal, kā pat kalvolu, kā latviski var pateikt. Kaitināja mazliet Advaitačari, viņš paņēma rīsu, viņam visu tā met virsū. Tā, ka viņi iet prasādi, jo Advaitačari un Nityananda bija ļoti neparasts attiecības. Viņi viens otru tur kaitināja un kāvās un vispārējais. Viņš teica, kas ir ko grihāsta? Ēst būs kaut kad? Bet te ir tik daudz ēdienu, tas nav ēdiens. Nav ko ēst. Tu esi krits grihāstu vispār Nityananda, teica Advaitam. Un Advaita teica, kāpēc tu atkal šo trako paņēmis līdzies? Viņš nemāk neapģērties. Viņš lēkā, kaut ko mētājās ar ēdienu. Kas tās par brahmaniskām metodēm ir? Jo Nityananda nebija brahmans, jūs ziniet, ja? Viņš kā bija brahmans, bet viņš nespēja sekot tiem noteikumiem līdz galam. Viņš bija avadūtas noskaņojums. Un pēc šīs rotaļas, atcerieties, kad kungs Čaitaņa sāk atvērt un sāk stāstīt, cik tur 21 stundu, viņš sāk visiem vaišnaviem stāstīt, kas viņš bijis, kā viņš izpaudies viņas dzīvēs, atcerieties. Viņš teica, es biju tās, tā, kad tu gribēji, kurš no panditiem tur, kad tu gribēji, kad bija kaut kāds nemieris, tu gribēji tik pāri upei, nebija neviens laivinieks, es biju tas laivinieks. Es biju tās, un visi krīta ekstāzē. Dzirdot, kā kungs Čaitaņa parādīja visas savas formās, ka viņš vienmēr bijis viņiem līdzās saviem vaišnaviem. Un visi sāka saukt, visi cilvēks. Un viņi gribēja pat pasaukt Sačimatu. Kungs Čaitaņa teica, nē, Sačimatu nesauciet. Kāpēc Sačimatu nevarēja saukt? Nē. Tā bija māte, bet kāpēc viņš nevarēja pasaukt? Tāpēc, ka viņi izdarīja aparātu par tādu Vaitačāriju. Atceries, ka viņš bija maziņš. Vecākais brālis Višvarūpa. Viņš pieņēma sanjāsi, atceraties. Jo vecāki redzēja, kad kungs Čaitaņas vecākais brālis tā pieķēries šāstrām, viņš fiks jāprecina. Bet tik, kad viņš uzzināja, Višvarūpa uzzināja, ko viņa jāprecina, viņš pieņēma sanjāsi. Aizbeig prom. Un vecāki redzēja, ka, ja mazais Nīmais turpinās ar iet pie Advaitačari, tāds pats liktenis būs. Un ko viņi izdarīja? Viņi teica, viņi sāk viņu galvā kritizēt, teica, viņš nav Advaita. Ko Advaita nozīmē? Viņš nav atšķirīgs no Dieva. Nav atšķirīgs. Nav atšķirības. Ar viņu un Dievu nav atšķirības. Un Sačimata nesauc Advaitu par Advaitu, viņš teica, tu esi Dvaita. Tu esi Dvaita. Tas, kas šķir visu, tu esi atšķirīgais. Tu šķir māti no saviem bērniem. Tu mums atņēmi jau vienu bērnu vecāko, tagad atņems nākamo bērnu mums. Un viņi dusmojās. Un kungs Čaitaņa teica, viņi nesauciet, jo viņi Advaitačari aizvainoja. Un aizgāja, viņi pateica, un Vaišnava aizgāja, un tā kā pateica mātei, ka viņš nevar pieņemt, ka tas aparāti izveidojas. Un kas jādara, kā aizvainojumi veids, viņi neslīcinājās, ne. Viņi gāja pakalnīties pie pēdām. Un tad, kad viņi gāja pakalnīties Advaitačari sāk bļaut, viņš, ko tu dari? Tu esi Dieva augstākās personas māte. Ko tu dari? Viņš saka, jā, bet man kaut kā jāsaņem žēlastība ir. Un Advaitačari saka, kāda aizvainojuma? Par kādu aizvainojumu? Par ko tu runā vispārībā? Viņš saka, es tev aizvainoju. Ja tu man it kā atņem vecāko bērnu vispārīgi, kāds aizvainojums? Viņš es neesmu apvainojies no skripatiņa. Un tā ir viena mācība, kad vecākie vaišnavi nekad neapvainojas uz jaunākiem. Viņi nekad neapvainojas. Tāpēc jūs kādreiz apvainojušies, kaut kas nav kārtībā. Mēs neapvainojamies. Bet kungs Čaitaņa teica, viņš es nevaru. Tā šis apvainojums viņai ir jāatstrādā. Un Advaitačari viņai piedeva to. Tāpēc es tāds, kā viņš viņam piedeva, bet mēs neiesim detaļās. Tas ir viens ļoti svarīgs stāsts, ka vaišnava aparāti atkal izēja ārā. Advaitačari daudz stāsti ir saistīti ar vaišnava aizvainojumiem. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi attiecībās ar vaišnaviem. Ļoti uzmanīgi. Advaitačari bija tīrs brahmans. Nityananda, par ko nākamnedēļ Čāri stāstīs, tur būs mazliet cits roteļs. Tur būs cits mazliet sapratni par kaut kādām visām lietām, bet mums ļoti svarīgi jābūt attiecībās. Un uz noslēgumu gatavs? Прилагайте.
Gaurumam var piedāvāt lūdzu. Ištāvam kautrījās vienkārši. Panūdz piedāvāt. Arī? Ne, Gauranandi. Jā, Gauranandi, Gauram. Mēs lūdzam, tev vajadzēja piedāvāt Džaganātam. Ja tīrs Brahmans piedāvās, tad noteikti, ja tāds kā Gauranandi piedāvās, tad noteikti pieņems. Viņš jau staro paskatoties, tā kā viss kārtībā ir. Bet kas notiekās tālāk? Kungs Čaitaņa, tā kā viņš bija veicis savus rotaļus, tagad kungs Čaitaņa sāk Namasankirtanas kustību, ka viņš sāk veikt. Visa Navadvīpa, principā, visa atkārtoja svēto vārdu. Nebija vairs cilvēki palikuši, kas vispār nebija vaišnavi. Visi bija kļuvuši pa vaišnaviem. Un kas notikās? Advaita Čarī aizsūtīja ar Džaganananda pandītu, vai ko viņš aizsūtīja ziņu Advaita Čariem. Advaita Čarī aizsūtīja ziņu, kas bija jānodod kungam Čaitaņam uz Purī. Un tā ziņa izklausās ļoti, ļoti interesanti. Tur ir tas viens, viņš sanskritā ir aprakstīts, un viņš nodeva kā kodētu ziņu kungam Čaitaņam, uzmanīgi klausieties. Rīsi tirgū vairs nav vajadzīgi, jo visi kļuvuši traki kā pats Mahaprabhu. Un viņš nodeva to ziņu, visi apkārtie klausies, domā, kas tā pa ziņu dīvaini ir? Sarup Damadārs saprata, Nitēnāns saprata un Gauranga saprata. Jo tur vien vārds bahul. Tur sanskritā vārds ir bahul. Bahul nozīmē sampradai vien, kas nav autoritīva, kas tāds sentimentālis, kas visi jauc kišmiš kopā. Bahul vēl vien nozīmē, kas ir vājprātīgs, neadekvāts. Un ko tas šī frāze nozīmē? Rīsi tirgu vairs nav vajadzīgi. Ko tas nozīmē? Kungs Čaitaņa, svētais vārds, ir visi saņēmuši, vairs nav kam sludināt. Visi ir palikuši traki, tajā skaitā arī tu un vispārie, kas tu apkārt ir. Ir laiks doties prom. Zakravāt savu liliju, beigt savas rotaļus un doties prom. To saprat tikai pāris cilvēki. Un pēc tam, pēc kāda laika, kungs Čaitaņa atstāja šo pasauli. Advaita Čarī bija tas, kas pasauca, un tas, kas teica, ka viss ir beidzies, var doties prom. Saproti, ka tas ļoti svarīgi, cik Advaita Čarī īstenībā bija nozīmīga persona. Pēc tam tiek minējumi, kad Advaita Čarī vēl dzīvoja kaut kāds 25 gadus, bet tas īsti nav apstiprināts nekur. Pēc, ka mūsu grāmata Bhakti Ratna Karā ir pateikts, kad gadu pēc tam, pēc kunga Čaitaņas aiziešanas, tur viens no Džagananda pandīts vai kas gāja un nāca viņam pretī 2 brahmani. Un viņi prasīja, no kuriem tas nāk tik bēdīgi. Viņš ir kā Advaita Čarī atstāja šo pasauli jau. Tas bija gadu pēc. Daži tagad 25 gadus, bet tā grāmata, viens pandīts, es klausījos, viņš redz, ka tā nav autoritīva grāmata. Viņš nedzīvoja 125 gadus. 100 gadus dzīvoja. Bet tas nav tik būtiski. Bet būtiski ir tas, ka viņš nevarēja bez Gaurangas vairs dzīvot. Un tas būtu make sense vairāk kā vaišnaviem. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi saprast, ka Advaita Čarī viņš bija tas, kas pasauc, tas, kas teica, ka var doties prom, un tas, kas principā bija pirmais, jo Advaita Čarī no bērnības daudziem teica, ka atkārtot svēto vārdu. Un viņš nebija tā, ka Advaita Čarī nesludināja svēto vārdu, viņš arī ļoti sludināja. Viņam Haridās Tākurs bija ļoti laba persona, ļoti tuva persona. Nitēnānam viņam bija ļoti sarežģītas attiecības, bet ar Haridās Tākuru viņam bija tik siltas attiecības. Aprakstīt Čaitaņa Bhagavatam, viņas savstarpējās attiecības, viņas ir tik siltas, tik skaistas. Tāpēc, ka tā, kad Advaita Čarī vienā krastā lūdzās, pretējā krastā Haridās Tākurs arī lūdzās, lai Dievs atnākuši uz zemes. Viņam 2 īstenībā lūdzās. Tāpēc, ja mēs arī kalposim dievībām, ar tulsi manžāri, ar gangas ūdeni, atkārtosim svēto vārdu, mums ir cerība, ka arī Krišna atnāks, arī uz Maskaču, ka viņš ir atnācis, bet ka viņš izpaudīsies un palīdzēs šim dvēselēm. Kā kalki, cita bāva ir. Tāpēc mums ir šajā svētkos ļoti svarīgi meditēt. Tāpat arī Bhaktisiddhanta Sarasvati saka, kad īsti Advaita Čarī viņš bija gludus skuvies. Viņam īsti nebija bārdas. Bet mēs tur vecākā gājušajam spriedām, varbūt tas bija pirms tam,
Bet, principā, viņš arī bija bez bārdas. Tieši tad, pagad Madonandam žurnālā šī, ka Krišna Kathamata Bindu, tur aprakstīts ir Bhaktisiddhanta Sarasvati citāts, kam nebija bārdas. Viņš bija gudrs skojas. Tāpēc ir lietas, kas mums ļoti svarīgi saprast, bet galvenā mācība ir, ka bez Advaitacharjas un lūdzieties viņam, viņš pieņem mums visu aizvainojumus. Tāpēc mums ir ļoti skaitīta šo mantru. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Tāpēc mēs skaitam pirms kaut kā darbību veicam, pirms mēs veicam kalpošanu, mēs vēršamies pie Panča Tatvas. Un šodien es arī noteikti daudz zināju, bet vairums arī uzzināju to, ka Advaitacharya viņš vēl vairāk grēks pieņem. Viņš vēl žēlsirdīgāks ir. Nākamdien Čari izstāstīs, kurš ir vēl žēlsirdīgāks. Tāpēc ir mums Panča Tattva žēlsirdības iemiesojums ir. Un tāpēc mēs pie viņiem vēršamies, tāpēc viņu dzīves mums ir jāzina. Mums ir jāmeditē uz viņu dzīvēm. Mēs smējāmies, mums visu nedēļu pagāja, man meditējot uz Advaitacharya, jo tik daudz interesanti stāsti ir. Un katrs no garīgiem skolotājiem, no ačarijām skatās kaut kā savādāku šo aspektu. Tāpēc šajā dienā es mums iesaku visiem turpināt meditēt, jo nākamnedēļ mums atkal svētki, ceturtdieni Nityananda Trijodaši un sestdien mēs atzīmēsim templī, pēc tam ir Bhaktisiddhanta Sarasvati atnākšanas diena. Atnākšanas diena, nākam ceturtdien, mums ir 150 gadu jubileja, tas ir baigies svētki, vai ne? Tā kā mēs atkal atzīmēsim Džaganāt centrā un templī tiks atzīmēt svētkiem nāk. Bet ir ļoti svarīgi katru mums saprast, ko šajos svētkos lūgt. Ko lūgt šīm? Pēc tam ir visādi svētki notiekās, bet ir ļoti svarīgi saprast to, ka mēs esam atnākuši šeit kā paprašaikas, kā lūdzēji. Mēs krītam viens otram pie pēdām un lūdzamies. Tāpēc Bhaktivinoda Thakura saka, mums ļoti svarīgi attīstīt līdzjūtību un redzēt cilvēkiem dot iespēju pakalpot. Un arī šodien mums ir īpaši iespēja. Mums погодина Ананта Кришнадас, Прабу. Сегодня с гостем пришел Ананта Кришнадас, и Ачарья уже, я буду по-русски перевести, чтобы не оскорбить вас, Прабу. Вы по-корейски сапротак, я по-русски всем по-маздрусски, да? Супер. Что он приехал нам из монастыря Святого Имени. Он жил у Анандварда Махараджа и очень великолепно служил божествам. Если знаете, он всегда был с божествами, и Махараджа ему очень доверял. Один из редких людей, кому Махарадж доверял божеств, переодевать и служить. Если знаете, Анандварда Махараджа очень строгий. Он не позволяет всем служить. Лучше он сам будет служить, чем даст другим. И он дал возможность Ананта Кришнадас Прабху служить божествам. И он еще великолепный киртанье. И он приехал в наши Латвии послужить, устроиться в нашей ятре. Он будет жить в храме, да? Какое-то время будет жить в храме. Так что, дорогие вайшнавы, он очень хорошо знает шастру. Он очень хорошие истории знает, очень хорошо разбирается. Он еще не выучил латвийский язык, пока. Он сейчас учится от юриста, да, он его переводит. Он очень хорошо знает шастру, он поменял ашрам. Он брамачари ашрам перешел, как это, между процессом на грехаст ашрам, он обучается. Так что, если мы, как хороший грехаст, должен дать прибежище. Как маленький сын пубертат пришел, что он готов перейти в следующий уровень, мы должны позаботиться о них. Как для грехаста это наша обязанность есть. Чтобы брамачари хорошо зашли в грехаст ашрам, мы должны ему дать возможность какую-то, дать прибежище, обучать, кормить, дарить подарки. Обучать, что грехастная жизнь – это великолепное место, да. Чтобы духовно развиваться. Мы каждый можем дать лекцию по грехасташам, правильно? И смеется только мужчины. Да. И мужчины только понимают ценность брамачарьяшрама, грехасташрама. Так что мы очень рады, что ты пришел нам здесь. Я надеюсь, что нам будет возможность как-то послужить тебя. Я надеюсь, что божества тоже, может быть, Джаганат-центр получит твои лотосные руки. Как-то, чтобы могли оценить твое служение божествам. И надеюсь, что будешь приходить нам в гости тоже в Джаганат-центр. Милостиво просим, что ты приходил. И так что есть возможность
послужить Ананта Кришнадас Прабху, подходите, пожалуйста, спросите, как вы можете, как грехастые, опытные, послужить ему. Не стесняйтесь, это очень хороший признак есть, когда, я помню, в Чаупати, Радханаth Свами храме, когда там происходит, меняет ашрам, там целый праздник, там обкидывают цветами, дарят подарки, все. Это великолепный шанс нам тоже послужить Ананта Кришнадасу Прабху, чтобы он зашел хорошо в ашрам, и чтобы как понимал, оценил нас и дал возможность как-то продвинуться в духовной жизни. Харе Кришна, дорогие Вайшнави, paldies, bet tagad sveiksim ar lieliem skaļiem sveicieniem Ananta Krishnadas Prabhu mūsu jatrā. Harijo! 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 Так что не стесняйтесь, подходите, кланяйтесь ему. Не стесняйтесь, un tagad mēs padziedāsim kirtani, pameditēsim uz Advaita Čāriju, lai kaut kā mēs arī varētu viņam pakalpot un šo noskaņojumu pieņemt, ka mēs iemācītos būt tikai kalpi. Lai mēs nebūtu kungi, lai mēs nedomātu, ka mēs šeit kaut kas esam, mēs šeit esam atnākuši tikai kalpot. Un nevienam vaišnam nepatīk, ka viņam kalpo, vai ne? Vai ne, vīrieši? Nepatīk, ka kalpot, tāpēc mēs cenšamies pirmie vienmēr pakalpot. Mēs vienmēr cenšamies kalpot citiem vaišnam, un šāds noskaņojums būs, tad Advaita Čārija noteikti būs priecīgs. Redzot to, kā mēs viens otram cenšamies pakalpot, kā mēs viens otru cenšamies saprast, ka viņā arī iekšā ir dvēseli, viņš arī ir dieva daļa. Arī, dārgie vaišnavi, tagad mēs padziedāsim kirtani, kamēr dievība sēd.